Labrīt, labdien, vakar. Esmu apsolījis nofilmēt video, to arī darīsim. Un mūsu uzsvars būs uz jostas daļu, uz muguras sāpēm, un intensitāte būs mērena. Vingrinājumus pildīsim vai nu pēc dozācijas, vai nu pēc laika. Un tas, kas ir jāievēro, svarīgākais ir, ka vingrinājums tiek izpildīts izelpā, domājot par to, ka elpa aiziet caur nabu uz mugurkaulā. Ja? Mugurkaulā pielipis pie grīdas. Sākumā iesildamies, un tad sāksim taisīt vingrinājumus. No inventāra būs nepieciešams vai nu lielā bumba, 65 cm diametrā, maziņā ir ap 20, 22, šī, man liekas, 22, un apakšā mēs redzam tur arī tādu lentu, kas nestiepjās, respektīvi varbūt arī josta. Bet to vēlāk. Tātad, ko mēs sākam? Mēs apguļamies uz stingras virsmas, kas visticamāk ir grīda, tātad ne dīvāns vai gulta. Taisot ieelpas, ieelpa augšā jostu, jau mēģinam noturēt maksimāli piespiestu pie grīdas. Tad ieelpa caur degunu un izelpa caur muti, ieelpa un izelpa. Un šādi veicam 8. Tātad vēl mums palikušas 6. 6, 5, 4, 3, ielpa caur degunu un izelpa caur muti. Un vēl viena ielpa un izelpa. Tālāk mēs domājam par josas daļu. Mēs fiksējam celi skatoties pret padusi, nofiksējam, te ir ielpa pie sevis un izelpā kā iztaisnojās. Tātad ielpa un izelpa, ielpa, izelpa, ielpa un izelpa, šādi veicot ar katru kāju 6 reizes vai 8, ja ir vēlēšanās uztaisīt vairāk, bet kas ir svarīgi, tas, ka josta paliek nekustīga, piespiesta pie grīdas. Ja tas ir izdarīts, mēs fiksējam celi pie sevis, ielpa, celis pie sevis, izelpas laikā pusaplis uz āru un kā iztaisnojās pirkstgals pie sevis. Ielpa, izelpa, ielpa un izelpa. Šādi te veicot ar vienu kāju 8 reizes un tad ar otru. Ir gadījumi, kad veicot to kustību uz sānu, mēs sadzirdam vai nu krakšķi, vai nu tādu kā pārvēlienu. Tad mēs varam darīt tā, ka mēs nedaudz iegriežam pēdu uz iekšu un veicam tā kā nedaudz iegrieztu pēdu un skatāmies, vai tā skaņa, tā sajūta mainās, vai arī gluži pretēji izvēršot uz āru un noturot atkal vairāk uz āru. Tas būs atkarīgs no tās gūžas stāvokļa un muskultūras apkārt, kurš un tie variantiem jums derēs labāk, bet izmēģināt varat abus. Neko slikts jau nedodarīsiet. Ja, un tieši tāpat otra kāja. Tad ielpa pie sevis un izelpa aplis. Ielpa un izelpas pusaplī mēs iztaisnojam. Un atkal skatāmies, vai tās gūžu sajūtas ir vienādas, vai viņas ir līdzīgas. Bieži viņas ir dažādas, bet mums svarīgi tas, ka mēs viņus izkustinām. Abas kājas pie sevis fiksēts. Un šeit būs tā, ja tās kājas būs super pievilkts pie sevis, man atcelsies krustakauls un es šūpošos uz jostas daļas. Ja tās kājas būs super tālu, jostas daļa atcelsies šeit. Ja mēs savācam tās kājas aptuveni ar celi pret gurnu un nedaudz pieturot pie sevis, piespiežās muguriņa, bet paliek tas krustakauls pie zemes, un tad ir pārvēliens no sānu uz sānu, domājot par to, ka mēs pārvēlamies cauri krustakaulam vairāk, ja? Tad elpa ir brīva, pārvēliens no sānu uz sānu, un ar pleciem mēs sekojam līdzi. Un varam taisīt arī uz priekšu atpakaļ pārvēlienu, ja nav akūtas jostas daļas sāpes. Tad ielpa un izelpa ir pārvēliens. Ielpa un ir pārvēliens. Tie, kas var, tie var ieviet augšā. Ielpa un izelpa un augšā. Tad šādi mēs veicam ap 4 reizēm tieši tā iesildošā daļa. Un tad mēs sāksim jau strādāt nopietnāk. Tātad ņemam to bumbu, kas ir, viņa var būt jebkura bumba, bet svarīgi tas, lai viņa nedaudz iespiežos. Viņa var būt bērnu bumba, bet skatāmies, lai atkal amplitūda, nevis amplitūda, bet diametrs pietiekami liels. Tad, ja mēs liekam bumbas ap ceļiem, pēdus ir kopā, ko mēs ievērojam? Ieelpa, izelpas laikā saspiežās ceļi,
sēžu nedaudz pie sevis un sasprindzināta, un tad ir josas daļa pie zemes, un izelpas laikā mums ir svarīgi domāt, ko mēs vēlamies panākt. Tātad, ja es vēlos celties ar ķermeņa augšdaļu augšā, tad es domāju par to, ka man apakšējie ribu loki nāk kāju virzienā. Nevis es kaklu laužu šeit, bet es domāju par to, ka šīs ribas dodās tur. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ja? Šī kustība. Kakls maksimāli maz kustīgs un vairāk domājam par ribu loku. Šajā konkrētajā vingrinājumā mēs darīsim tā, ka būs ieelpa, izelpas laikā saspiežās ceļi, saspiež bumbu, sēžu, sasprinzinās un izelpājas atceļos. Tad ieelpa, jostu mēģinam neatcelt, un izelpā ceļi, sēža augšā un apakaļ. Ieelpa, uz izelpu, ceļi, sēža augšā un apakaļ. Ieelpa caur degunu, izelpa caur muti, un ja mēs vēlamies šo vingrinājumu uztaisīt grūtāku, mēs varam izelpā, kamēr ilgst izelpa, mēs varam turēties augšā. Respektīvi, ieelpa, izelpā, bumba sēža augšā un nākam apakaļ. Dozācija būs minūte. Uzņemam minūti. Ieelpa un uz izelpu pataisim kopā. Ieelpa uz izelpu ceļi, sēža augšā. 1, 2, 3 un nākam lejā. Ieelpa, izelpa, ceļi, sēža augšā. 1, 2, 3 un nākam lejā. Turpinam taisīt un domājam, kas notiek. Papēži, kāju papēži iespiežās grīdā. Tātad manas kājas ir nekustīgas. Nevar būt tā, ka es taisu ieelpu uz izelpu augšā un tajā pašā momentā tās kājas ir kustīgas. Man josta ir stingri pie zemes un augšā. Ieelpa, izelpā, bumba sēža augšā un apakaļ. Nedomājam par elkoņiem. Elkoņiem nav jānāk uz priekšu. Viņi drīzāk atbalsta mums galvu. Ieelpa uz izelpu augšā, tātad ceļi, sēža augšā un apakaļ. Ieelpa, izelpa un apakaļ. Un domāju par to, ka apakšējās ribas iet pie kājām un nāk apakaļ. Izelpas laikā spēks nāk caur nabu uz grīdu. Ja? Labi, mēģinam nākošo. Ieelpa uz izelpu būs līdzīgi, kājas būs augšā. Mēs mēģinām viņus noturēt. Ja šis vingrinājums ir pa grūtu un jost ceļās augšā, mēs vai nu ieliekam šeit lielo bumbu, vai nu beņķi, vai nu krēslu, vai nu divānu, vai nu kaut ko. Un tad mēģinam, kā piemēram šādi, pieliekam šeit, atstājam celis zem gūžas, respektīvi gūžu zem ceļa, ieelpa uz izelpēdas kopā, izelpā saspiežam bumbu, sēžu, un tad es ceļos augšā. Piemēram, ieelpa uz izelpu, bumba sēža augšā, noturos un nāk apakaļ. Tā, uzņemam minūti un domājam, kas mums šeit ir svarīgi. Svarīgi ir tās, lai es to taisu izelpā, lai apakšējās ribas nāk pie kājas, lai man neizkustās ceļi, tad es laiku taisu uz vienu pusi. Piemēram, 4 reizes uz vienu pusi un 4 reizes uz otru. Tad ieelpa uz izelpu, bumba sēža augšā, ieelpa uz izelpu, bumba sēža augšā, un apakšējās ribas man iet pie kājas, tad te ir izelpa, ja? Un ja es to pašu taisītu bez bumbas, tad būtu šādi te ieelpa uz izelpu augšā, bumba sēža augšā, 1, 2 un nāk apakaļ. Ieelpa caur degunu. Izelpa, turam, nākam apakaļ. Ieelpa, izelpa, bumba sēža augšā un apakaļ. Uzmanīgi ar vēdru. Vēdram nav jānāk šeit augšā, viņam nav jābūt pretspiedienam. Viņš nāk pie sevis un lejā. Viņš nāk caur nabu grīdā. Tad es to jostu, tad es to jostiņu trenēju, ja? Tā, un ja sākam ar bumbu, turpinam bumbu. Paliekam bumbu zem krusta kaula. Tā, lai šeit man ir tāda sajūta, kad es esmu pagarinājumā, tā iznāka, un kājas 90 grādos rokas priekšā. Šo mēs saucam par vabolīti, bet angliskais nosaukums būs dead bug. Tad šis tikai sarežģītāks veids. Ieelpa uz izelpu rokā, iztaisnojas diagonālē, un mēs mēģinām noturēt jostu. Ja ir tā, kad es ceļu kāju un man josta sāk izliekties, tad es eju vai nu pa tālu ar kāju, vai nu pa mazu viņu noturu, ja? Šis ir grūts. Šeit ir līdzsvars jānotur, koordinācija, tāda ieelpa, ieelpa un izelpa. Ja mēs nevaram uztaisīt tik grūtu vingrinājumu, mēs taisam tieši to pašu bez bumbas. Tad ieelpa, noturamies, izelpa
Ieelpa, izelpa. Vieglāks variants, es pieskaros ar papēdi. Grūtāks variants, es eju diagonālē, pilnā diagonālē, noturot jostu maksimāli pie zemes un vēduru savāktu. Tad minūte ir jau aizgājusi. Mēģinam uztaisīt to variantu, kurš ir jūsu. Nevajag taisīt pa grūtu, būs tikai lielāks kļūdas. Uztaisim to grūto, ja kāds tam ir gatavs. Uztaisim to grūto, ja kāds tam ir gatavs. Restīvi, ir varianti. Ir ieelpa, izelpa, kolosāli nostrādās koordinācija un līdzsvars un dziļā muskultūra. Un ir vieglāk varianti, kā piemēram, atstājam apakšdēlums, ne, bet elkoņus pie zemes. Tad ieelpa un izelpa, vai ieelpa, izelpa, ja? Ja jūs bijāt pirms tam izvēlējušies vienu no tiem vingrinājumiem, tad šobrīd beidzās minūte. Kolosāls vingrinājums, droši taisam. Tā, ir variants, kad tā vēderpresa ir vājāka vai tāda sajūta kaklā, ka mums ir ļoti saspringuši tādi kaklu muskuļi, mēs varam uztaisīt ar bumbu palīdzību šādu te. Arī būs josadaļas vingrinājums, tāds rokas prom, ieelpa uz izelpu, es ceļos nost no bumbas, tātad ar augšējām ribām nāku pie kājas un vienlaicīgi iztaisu no kāju pirkstgalu uz sevi. Noturu un nāku apakaļ. Ieelpa, izelpa, pūšam uz dagiem prom, ieelpa, izelpa, to kāju augstu neceļam un noturam. Ja? Šis ir viens variants. Un otrs variants ir līdzīgs, tieši tāds pats, tikai bez bumbas. Ieelpa uz izelpu, ceļos augšā un nāk apakaļ. Ieelpa uz izelpu, ceļos augšā un nāk apakaļ. Un mēģinam noturēt jostiņu. Ja? Uzņem minūti, izvēlamies, kurš no variantiem ir jūsu. Un sākam. Ieelpa, caur degunu, izelpa, augšā. Ieelpa, caur degunu un izelpa, augšā. Vēderpresa pie sevis. Un es eju augšā, kāja iztaisnojas pirkstgals uz sevi. Ieelpa, izelpa. Ja gribās ilgāk, paliekam ilgāk. Ja kādam gribās ļoti ilgi un paliekam tur augšā ilgi, mēs varam veikt kustību ar pēdu. Ja? Divreiz pēdu kustība, atpakaļ. Ieelpa, izelpa, atpakaļ. Un kolosāli ieslēgsies arī vēderpresas muskuļi. Tā. Tas ir par šo, kas ir no vēderpresa. Tātad, kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi, lai kāja kustās, vienalga kurā no pozīcijām, lai vēderpresa ir savākta, lai augšējā daļa kustās un lai nedaudz ir slīpie. Ja? Viena pusīte un otra pusīte. Skatāmies svarīgi izelpas laikā uz iekšu. Ja tas ir izdarīts, griežamies uz sāniņu. Minūtīti ir tieši greizi. Labi, elkons uz priekšu, sāns atcelts no zemes, kāja augšā, pleca augstumā. Roka priekšā. Ieelpa uz izelpu. Es pieskaros ar apakšējo kāju pie augšējās, nolaižu viņu lejā, augšējā kāja nāk pie sevis. Es nenoapaļojos un neaizēju šeit lejā. Tad es noturu pilnīgi taisnu ķermeni. Ieelpa, izelpa un ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ja? Un domājam par to, ka strādā šeit tāda kā korsetīte, mēs esam viņu uzvilkuši un viņa neiet lejā. Mēs viņu kārtīgi uzvilkām un mēs viņu noturam. Minūte aiziet. Ja kādam gribās grūtāk, mēs to varam taisīt uz apakšdēluma, atceļ augšā, notur kāju, ieelpa, roka būs virs galvas, ieelpa uz izelpu, atceļ, savieno. Atceļ, savieno. Kas svarīgi, nesavienojam šādi, neaizējam lejā. Ja? Ja kādam gribās vēl grūtāk, droši kājas taisnas, ieelpa uz izelpu augšā, noturam, ieelpa uz izelpu augšā, uz izelpu priekšā, uz izelpu augšā, uz izelpu priekšā. Kurš no variantiem bija jūsējais, mēs izvēlamies un taisam aptuveni minūtīti. Kas ir svarīgi elpu neaizturēt? Svarīgi, lai mēs atceļamies, lai mēs jūtam, kur kas strādā, un izelpas laikā mēs taisam kustību un nākam apakaļ, ja? Lai nav elpas aizture. Viena pusīte, un pēc tam tieši tāpat uztaisam arī otru pusīti. Ja ir sajūta, ka plecs sāp, tad izstāstīšu, paņemsim otru pusi, izstāstīšu pa plecu bišķiņu. Paņemam otru pusi un nelielu informāciju par ko dara plecs. Tātad, ja es guļu uz pleca un es guļu šādi, ar šeit savāktu, bet šādi, es taisu papildus slodzi. Kas man jāizdara? Man tā lāpstiņa ir jāpielīmē šeit apakaļ. Un kakliņš jāved uz apakaļ un jābūt maksimāli taisnai. Tā frāze, galva ir muguras turpinājums, mēs viņu uztveram šādi te un apakaļ. Tas nav vienkārši šitā.
uz priekšu apakaļ, viņš ir pie sevis, un tāda sajūta, ka jums kāds mēra augumu, ja? Jūs tādi pastiepities. Plecu laižam pie sevis, un tad ir ieelpa, un uz izelpas ceļos augšā, un šeit es mēģinu to kaklu dabūt tādu garu. Es neesmu iesēdusies plecā, un nemēģinu šeit kaut ko izkompensēt, ja? Tātad ar lāpstiņu pie sevis un lejā noturos, un tāda ar garu smuku kaklu es veicu kustību, ja? Hop, ieelpa, izelpa. Ieelpas caur degunu un izelpas caur muti. Ja kāds sako līdz laikam, tad šobrīd ir 6 sekundes, 5, 4, 3, 2 un 1. Ja sāniņi ir uztaisīti, aizem 4 apus. Kas ir svarīgi jostas daļas sāpēm? Tas, ka mēs neizliecamies šeit, tad, kad nav nepieciešamība. Ja mēs savācamies, tās pie sevis paliek, mēs noturamies. Ieelpa uz izelpu, es atceļu celīšus, stingri turos. Šis būs vieglais variants. Ieelpa un izelpa. Un grūtāks variants, kā piemēram, ir ieelpa, izelpa. Sākam staigāt ar kājām vai ar rokām. Vai ar abām kopā. Tātad var arī ar rokām un kājām staigāt. Hop, 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 hop. Kas ir svarīgi? Elpu neizturēt un kājas neiztaisnot. Tad uzņem laiku, izvēlēties savu variantu un pataisim daudz kopā. Tātad ieelpa uz izelpu. Piemēram, es izvēlējos šo variantu. Es staigāju. Un tad jābūt uzmanīgi, lai nav tā, ka rokas aiziet baigā svarā, jostā aiziet baigā svarā un es sāku staigāt šitā. Te būs kļūda. Mēs savācam, aiznesam svaru apakaļ un soļojam maksimāli nekustināt tādu ķermeni, mazām ātrām kustībām kājām. Šitam būs kļūda. Jā, nemēģinam tik daudz. Nu, lūk, vingrinājums nav viegls, viņš ir grūts, bet tehnisks, ja? Labāk uztaisam mazāk, bet skaistu. Tad ieelpa, uz izelpu atceļamies un pamainam. Vienreiz pamainam, piemēram, ar rokām pataisam. Vienreiz ar kājām. Ar rokām un ar kājām, ja? Nu, lūk, šis ir par jostas daļu. Vēl 7 sekundītes. Man ļoti patīk, ja mēs esam paņēmuši bumbu, man ļoti patīk tie vingrinājumi, kas ir ar jostas daļas noturēšanu. Bet viņus taisa tad, kad jau ir tāda neliela kontrola, ka mēs saprotam, par ko ir stāsts. Tad, ko mēs darām? Mēs uzliekam celi uz bumbas, rokas plecu platumā, ieelpa, kakls pie sevis, izelpā mēs atceļam celi otra ceļa augstumā un tikai tad mēs viņu iztaisnojam. Tad, ja šeit es neuztaisu šo kustību un neaizeju prom, tad es palieku šeit, un tas nozīmē to, ka es iztaisnojos šādi. Ja, te man ir aizgājis. Skatāmies uzmanīgi, tāda ieelpa uz izelpu augšā un augšā. Šis būs vieglais variants. Var to celīt nolaist vai arī atstāt nenolaist. Ja? Un bišķiņ grūtāks būs pa diagonāli. Ieelpa, izelpa, notur, ieelpa, izelpa, notur. Labi, laižam. Viena puse, otra puse. Tāda ieelpa un uz izelpu notur. Ja kāja ceļās super augstu visos šī veida vingrinājumos, ja viņi ir augšā, tad te būs izliekums. Tad mums vajag savāktu pie sevis un taisnu. Ja būs puse lieka, atkal būs kustība lieka. Ja? Tad ieelpa un uz izelpu iztaisnām. Vienu pusīt ātri izstāstīšu un pēc tam ir otra. Tā, par šiem vingrojumiem varam taisīt arī bez bumbas. Ja kādam liekas šis pa grūti, mēs varam taisīt arī bez bumbas. Uzliekam labo roku tur, kur bija kreisā. Tad mums paliek labā roka un kreisā kāja vienā līnijā. Ieelpa un uz izelpu es eju augšā. Un man ir jānobalansējās tāda līdzsvarā, jo šeit ir viena līnija. Ja? Un būs tieši tāpat, piemēram, ieelpa un izelpa. Ja es eju kā augšā, tad man būs izlikums. Hop, savācu turu šeit pie sevis, tur pie sevis. Skatāmies, lai nav šis. Ja? Arī hop, savācu, noturu. Ja kāds seko laikam, tad ir otra puse. Ieelpa un uz izelpu otru pusīt pataisam. Tātad kreisā roka labās vietā, liekam viņas labās vietā, ieelpa augšā un izelpa, piemēram, tā, skatāmies, lai mēs rotējam, ja, un izelpa hop pie sevis. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Arī šādus var pataisīt, tad iepriekšēji bija pa grūti, ja ne, tad taisim bumbu, kolosās vingrinājums. Tā. Jums vēl 30 sekundes tiek taisnu, es parādīšu nākošo. Ieelpa uz izelpu, saspiežot bumbu, atceļ no zemes un pieskarās. Ja? Tas ir tas, kāpēc saspiež un tad ejam augšā. Tas ir līdzīgi, kā mēs taisījām vēderpresi. Tad sasprindzinot kājas, savācam sēžu pie sevis un atceļot augšā mēs taisam vingrinājumu. Jo var uztaisīt arī šādi. Hop, hop un šitā cilāt augšā. Bet te nekā nebūs. Mums vajag savākties
noturēties, stingri sēž, stingri kājas un augšā, lejā, augšā, lejā. Ja? Tā. Ja kāds taisa, tad uztaisam šo. Ja ne, tad braucam tālāk. Par vingrinājumiem, kas ir guļu stāvoklī. Ja mēs taisam smuki šitā te, un es ceļos augšā, lielā ekstenzijā, doma nav slikta, es taisu jau pareizi. Doma nav slikta, bet skatāmies, ko mēs daram. Pirkstgali zemē, ceļ no zemes, sēž sasprindzināti, vēdra pie sevis, rokas, kur vajag. Vai nu zem pieres, vai nu blakus, tāds ir vingrinājums. Tad ieelpa uz izelpu, sasprindzinu sēžu, vēderu un eju augšā un taisu kustību. Un tad es esmu stingra, ja? Un tad es taisu kustību, bet esmu stingra. Uzmanamies ar atslābinātu jostu un kājām un lielām kustībām uz augšu, ja? Viņam jābūt savāktām un stingrām, sēžu sasprindzināti, vēdera pie sasprindzināti, josta un tad ir kustība. Nevis tad, kad mums ir ar elpu aizsturi un vēl bez kontrolas. Tā, tas ir par guļu stāvokli. Labi, ja šis ir izdarīts, ejam pastiepties. Ejam pastiepties. Nostiepšanās. Ja ir kaut kādas muguras daļas sāpes, tad ļoti forša lieta ir šādi te. Mēs paņemam lentu, kas nestiepjās, jeb šo jostu, uzliekam apkārt pirkstiņiem, izvelkam augšā un noturam. Var turēt šādi, tad josta klāt, kāja taisna, noturam. Ja šeit pa daudz, tad mēs laižam zemāk, ja kādam vēl pa daudz, laižam vēl zemāk. Ja ir akūta sāpe un nevar to kāju pacelt līdz 30 grādiem, tad jāmeklē mediķu palīdzību. Bet ja varam, tad laižam augšā. Augšā un turam. Norma būs tad, ja šī kāja būs taisna un šī celsies augšā 70-80 grādos. Ja? 70 ir pa maz, 80-90 ir tas, ko mēs vēlamies. Vairāk arī nav vai nepieciešamība, bet tos 60 grādus arī gan uzmanīgi. Ja? Tad viena kāja un otra pozīcija 45 sekundes līdz minūtei. Ja tas ir izdarīts, tad lentu mēs laižam atpūsties, uzliekam pēdu uz ceļu un pieliekam pie sevis. Un šeit atkal ir varianti. Es varu nogulēt šādi, es varu uzlikt tātad kāju maksimāli pie ceļa un pie sevis. Zem paceles var turēt, virs paceles var turēt un maksimāli pielikt pie sevis. Tad šeit man stiepjās sēža un sāns. Ja es to pašu kāju pievelku pie sevis, man nesanāk tik kvalitatīvi nolikt tā kā stabili to iegurnīt un tad pavilkt pie sevis. Jo tā doma ir tāda, ka es to kāju pavilku pie sevis. Nevis nopaļojos un ar spēku mēģinu noturēt, bet iestiept un noturēt. No 10 balēm aptuveni 5. Un tieši tāpat būs ar otru kāju. Ja? Skatāmies, cik tālu kāja šādi. Ne? Uzliekam uz celīšu, tur, kur ir potīte, un noturam. Viena pusīte 45 un pēc tam ir otra. Un tad man pie jostas daļas patīk šī te. Hop, 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 hop. Un paliekam. Ko mēs darām? Mēs uzliekam kāju, pārnesam svaru tā, lai mēs sajūtam, ka sēža ir aizgājusi, cik mums tādā iestiepumā vajag, un tad vēl paliekam pēdiņu, bišķi pārnesam svaru un noturamies. Varam turēties šeit, varam iet uz leju. Kā nu vajag liekam un noturamies. Ja? Arī šādi var turēties. Kas mums jāizdara? Uzmanīgi par šitām pozīcijām. Tātad sēža savākta, josta savākta, un tad mēs ejam lejā, ja? Lai nav izliekums atkal. Nu, lūk. Nu, un galā mūsu normals, ko mēs ejam, uz to, lai ķermenis ir stingrs, josas daļa ir skaista stingra, un mēs varam pieskarties pie pirkstgaliem vai vismaz tūtām. Ja? Nevajag super lielos attālumus, bet vismaz to, lai mēs varam pieskarties. Nu, kaut kā tā. Ņemiet par labu, vingrojiet, neatstājiet visu pašplūsmā, jo, ja kādas sāpes, tad par viņām ir jādomā un jārisina. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Kaut kā tam!